Sveicināti! Nu, tad jau kā solīts, pirmā pamācības video par montāžu Premiere Pro programmā. Tātad iesākums tāds. Pirmais, pirms jūs sākat kaut ko montēt vai kas, ļoti svarīgi ir viena lieta par to, ka visu video vajag vienā mapē turēt, tur, kur jums stāvēs. Piemēram, man ir šitāds te mapas nosaukums, tutorial, un es esmu jau nokopējis no interneta mūziku, ko mēs izmantosim vēlāk. Un šeit ir atsevišķā mapītē, apakšmapītē, ielikts viss jūsu safilmētais. Jo es silti iesaku ielikt atsevišķā mapītē, lai jums neveidojās haoss mapītē. Šeit man ir ar telefonu safilmētie video fragmentiņi, ar kur es mācīšu jums trenēties video montāžu, un viens audio fails. Tātad paliekam Premiere Pro programmu un parādās dialogs. Es vienkārši spiežu jauns projekts. Tur saucās nevis new file vai kaut kā, bet šajā programmā tas viss saucās projekts. New project. Sākumā pašā augšā jūs ierakstat projektu nosaukumu. Nu, piemēram, pirmais video. Ja? Un otrs ir norādiet lokāciju. Un lokāciju es iesaku likt to pašu mapi, piemēram, desktops. Un te man ir Premiere Pro tutorial. Un lūk, un šitai te, kā saka, tajā mapītē iekšā. Un select folder. Tātad būs, jā, man te nosaukums nepareizi. Pirmais video un lokācija. Pārējo jūs varat neaiztiekt. Spiežam OK. Tā, un viņš tā, kaut ko iebremzē. Nu, lūk, un izveidojās. Es nezinu, es te kaut ko jau esmu varbūt sastaipījis. Es ceru, ka jums te šitās te pats rādās. Ja gadījumā kas, šeit ir jau izkārtojumi darba laukumi kaut kādi tādi paveidi jau katrs ir bišķi savādāks ar saviem funkcijām, bet jūs varat spiest learning pirmo šo te izkārtojumu un viss būs labi. Tā, es eju uz mapi, nu lūk, un te var redzēt, ka šeit ir izveidojies jau fails Premiere Pro projekts šāda te ikonī. Nu lūk, tagad ir tā, to video visu safilmēto, kas ir atsevišķā mapītē, var uzreiz stiept iekšā, mest iekšā šeit, kur ir uzraksts Import Media to Start, un var visu mapīti mest iekšā. Nu lūk. Un kādā brīdī viņš iebremzē, viņš importē lēnāk video, un viņš ir ieimportējis visu. Es vēl pie reizes jau arī iemetīšu mūziku, ko izmantosim šeit tepat blakus komentu. Nu lūk, tad nākamais solis ir šitani mapīte. Uzspiežam. Un šeit var redzēt tos video failiņus. Ja jums gadījumā nerādās šitāds te ikoniņas, thumbnails, tad šeit var samainīt. Šeit ir tā kā Windowsā, lūk, liste, file liste, vai arī reku uz ikoniņām var. Un te var ikoniņām izmēru mainīt. Bet jūs skatāties, jums sportīvie datori, varbūt skatāties, cik jums daudz vietas. Un ap peli, braucot tā lēnām pāri, viņš parāda to saturu, kas katrā video ir. Nekas nav jāklikšķina vēl. Nu lūk, šitien te ir krātuve ar visiem mūsu failiem, ko mēs izmantosim. Un šitien notiks montāža. Un šeit tev ir rakstīts drop media here to create sequence. Montāža būs sauksies sekvencē, tur mēs montēsim. Es paņemšu pirmo video, vienkārši vienreiz uzklikšķinu un velkam, nelaižot peli vaļā, velkam reku pelīti un krustiņš un uzmet virsū. Un viņš jau izveido tādu kā jau sekvenci. Šitien te ir montāža. Un šitais ir gala rezultāts samontētais. Un šitien mēs montēsim, liksim kubiciņas, tie būs mūsu video failiņi, visi kopā. Tad, kad mēs esam uzmetuši to video, šeit parādās tāda ikona. Šitais ir video. Šitais nozīmē zilais sēnā, ka viņš jau ir kaut kur vienreiz izmantots. Šitiem zils ikons nav. Viņi nereiz vēl nav nekur izmantot. Bet tas, kas šeit zils, tas nozīmē, ka viņš jau vienreiz ir izmantot. Es pabraukšu uz leju, sarakstā man pēdējais parādās, šeit bišķi savādāk ikona. Šitais ir sekvence, tas nav divreiz video. Viņš ir izveidojis to sekvenci montāžu šito te vietu. Tā paša faila nosaukumā, kur mēs iemetām iekšā, bet jūs viņu varat pārdēvēt šeit virsū. Tā mierīgi uzklikšanam, un es pārdēvēšu Uģis, jā, video.
Es uzreiz silti iesaku, uzreiz liekat autoru priekšā. Jūs vienmēr sūtīsiet man darbu kaut kādu, vajadzēs savu vārdu priekšā. Tā, ka liekam Uģis video, ja? Nu, lūk, un es vienkārši noklikšķinu, un arī te var redzēt Uģis video, un šiten ir arī nomainījies. Ir tā, ka te var krustiņu uzspiest, nesatraucties, nepazūd nekur montāža. Jūs varat aiziet, šitās tie ir sekvences ikoniņa, dubult klikšķi, un viņš pa jaunam viņu atver vaļā. Nu, lūk, tā. Nākamais solis, vienmēr tos video montē uz audio, uz jūs paši izvēlēsiet kaut kādu audio, tad es ātri parādīšu vēl, kā nokopē audio, ja jūs gadījumā nezināt no YouTube. 2 varianti. Vai nu jūs izmantojat savu mīļāko mūziku, bet ieteikums ir bez vārdiem tādu instrumentālo mūziku, kur tikai mūzika skan. Vai nu jums jau sev telefonā vai datorā jau ir MP3 mūzika kaut kāda nokačāta, jūs varat izmantot to. Ja nē, ja jūs esat YouTube lietotājs, tad atrodat, nezinu, fashion, ja? Instrumental background music, ja? Rek jau te rakstās. Uzliekat searchā, ja? Sameklēt kaut kādu mīļāko, ja? Tur sev noskaņot. Esiet uzmanīgi, neņemiet, te ir piemēram garš, stundu garš, tos neņemiet, tos nevarēs tā tik viegli nolādēt. Ņemiet, kur ir pāris, reku te stūrītī rādās pāris minūtes, ja, viens dziesmas garumā kaut kāds tur. Nu, es piemēram šito te vienu paņemšu, uzspiedīšu. Neesi dīvainais kaimiņš, pieslēdz GO3! GO3 – nākamās paudzes televīzija. Jums apmierina šitā mūzika, jūs linku nokopējat, Ctrl+C, jā, Ctrl+C plus, un Google ierakstat vienkārši tu MP3 uz MP3, ja? Es uzspiežu, man piemēram parādās YouTube tu MP3 konvertēt. Jūs arī varat šito rakstīt search, jau šito. Uzspiežam virsū, un to, ko no šitienes nekopējam. Šitien augšā links ir. To jūs nokopējat, un šeit peistojat. Ctrl+V, viss konvert, ja? Un viņš jau uzreiz piedāvā, un jūs downloadojat. Un pārliecināties, lai šitais te stāv. MP4 ir video fails, MP3 ir audio fails. Tātad download, un tad pēc tam ievelkat savā montāžas mapītē, tur, kur jums krājās tā mūzika. Nu, lūk, tātad, labi, viss, ejam tālāk. Tātad ja jūs esat iegājis šitien mapītē iekšā, jūs varat spiest, te ir projekts, jūs atgriežaties apakaļ, tā ir mapīte, un šitien ir audio. Ja jūs dubultklikšu uztaisiet, viņš ieies tā kā atver reku jaunu šito te, bet jūs varat pāriet te. Ja gadījumā neredzat šito, tad var spiest šo te ikoniņu, kad iet tā kā folder uz augšu, hops, un reku aiziet apakaļ. Nu, lūk, šitais ir mūsu audio. Tagad ir tā, jūs audio varat pa taisno vilkt šeit, ja? Šitien te būs tā, kad, es tagad pavilkšu, šitien te var deformēt šitos laukumīts, ja ir nepieciešams. Visu var deformēt. Tad ir tā, ka pirmkārt šitie ir instrumenti nepieciešamie, un šitien ir montāža. Jūs varat pavilkt arī šeit kaut ko lielāku, ja nepieciešams. Visu rekti tāds līniņas smalks. Un te pirmkārt ir V1, V2, V3, nozīmē video celiņi, un AAA ar numuriņiem ir audio celiņi. Tur var miksēt dažādas audio un dažādas video kopā miksēt. Nu, lūk, tagad ir tā. Tā, kad es ievilku video failu iekšā, man telefonā arī ierakstās skaņa. Viņš līdz arī ievelk automātiski. Šitais ir audio, šitais te, kas līdz nāk. Jā, un vēl viena lieta. Šitien te ir lineāls, tas ir laiks. Te rāda 14 sekundes, 2,5 minūte, 45, nu un tā tālāk. Te aiziet pāris minūtes. Jūs varat ar plusiņu un mīnusiņu zūmoties klāt laikā. Piemēram, plusiņu uz klaviatūru. Viņš tā kā pieskēlējas klāt. Un te var redzēt arī lineāls mērogs. Šitās te ir 5 sekundes. Un te var redzēt tādu audio vilnīšu, ka tas ir audio skaņa tam video līdz. Bet šajā gadījumā jums tiem video nevajadzēs to skaņu līdzi. Nu, jums liksiet savu montāžu mūziku. Es šito video failu izdzēšu, var uzklikšināt tā kā jebkur, un uzklikšinu vienreiz virsū, viņš iezīmēs balts, un delete. Es izdzēsīšu ārā. Es aiziešu šito video, un tagad darīs tā, nevis velkam šeit pa taisnu iekšā, bet dubult klikšķi. Uz jebkuru failu jūs dubult klikšķi atverat,
viņš atver tādā source logā. Un šeit ir tā, jūs varat vilkt pa labi, pa kreisi, vai arī reku play podziņu. Viņš reku nospēlē visu video. Un šeit jūs varat atlasīt vajadzīgo fragmentu no video. Var gadīties, ka jūs baigi gari nofilmējuši vai kaut kāds brāķa sākums vai brāķa beigas, tad jūs varat atlasīt. Ir tā, ka man piemēram nepatīk, es negribu redzēt, ka mašīnas rādās kadrā, es gribu tikai ēku. Es jau aizēju līdz tai vietai, kur mašīnas izgājuši no kadra un atzīmēju šo podziņu. Ja gadījumā jums nerādās, varbūt sportīvā, te var gadīties ar reku. Es maziņi aizvelkšu, tās podziņas noslēpās. Jūs varat pavilkt apakaļ šito lodziņu lielāk, kamēr parādās reku šitās divas. Ar šīm mēs iemarķēsim, atzīmēsim sākumu. Te redz, video sākumu mēs neesam izvēlējušies, bet mēs esam izvēlējušies no šīs vietas līdz video beigām. Viņš automātiski tā kā izvēlās līdz pašām beigām. Ja jums nevajag man brāķis beigās, es norāvu kameru uz leju šitā te. Es izvēlos to vietu, cik tālu es gribu, piemēram, šitik tālu, un atzīmēju šito otru podziņu. Tas nozīmē, no kopējā video garuma, šeit ir, piemēram, rāda 5 sekundes garš video, mēs esam izvēlējušies 2 sekundes šo te daļu. Un tagad ir tā, ka jūs varat no šitā video paņemt tikai attēlu bez skaņas, tad jums jāņem šito te ikoniņu, te jau parādās uzraksts drag video only. Jūs velkat šito ikoniņu un virsū. Un tagad viņš bez audio ievilkās iekšā. Nu, lūk, šitais loks rāda mums gala montāžu. Vēl nekas nenotiek. Piemēram, es paņemšu ātri vēl vienu video, ja? Nu, lūk, atzīmēju kaut kādu fragmentu. Lūk, un velku atkal aiz šitās te ikonas, ja? Velku. Un reku mēs galā velkam tā kā. Un tā, kad uzspiež play, man bišķi raustās kaut kas. Un reku jau aiziet otrais. Un viņš pats apstājās. Es drošībai paņemšu jau trešo gabaliņu, ja? Ja jums baigi raustās video, ja jums nav jaudīgs dators, man bišķiņ te raustās, tad šeit ir tāda ikoniņa, kādā kvalitātē viņš spēlē. Pilnā kvalitātē, atskaņo video. Vai arī var uzlikt uz pusīti vai, piemēram, ceturdaļu. Tas tikai spēlēšanas laikā viņš tāds graudaināks izskatās, bet viņš tur plūstošāks tad ir. Bet tas nekas, kad jūs nopauzēsiet vai saglabāsiet gala rezultātu video, tur būs vienmēr labākā kvalitāte. Es netīšām te. Jā, vēl viens ķeksīts, ja jums raustās dators. Ar labo uzspiež virsū uz ekrāna, ar labo. Pārbaudam, lai ir izslēgts šitais high quality playback. Tas ir, ja jums švaks dators ir. Ja neraustās video, tad viss kārtībā. Tad šito atķeksējam, ja raustās. Nu, lūk, tagad es aiziešu uz manu audio un uzreiz var arī šito dubult klikšu uzspiež un reku. Viņš... Lūk, te var arī izvēlēties, piemēram, no audio izgriezt kaut kādu fragmentu, ja jums nepieciešams. Un reku parādās viņš un var vilkt šito te ikonu. Tas ir audio un virsū. Bet es šoreiz Ctrl+Z divreiz uztaisīšu, lai nav. Es uzreiz visu dziesmu iemetīšu iekšā un šeit var vilkt. Nu, lūk, es ielieku šeit un reku parādās vilnīši. Es tagad uzspiedīšu play. Video. Bet var gadīties, jums kaut kādām dziesmām dažreiz ir tukšums sākumā. Respektīvi, te var redzēt. Ja tā vilnīša nozīmē, ka ir tā skaņa, ja? Jūs varat noīsināt. Ir tā, ka video var noīsināt šeit. Aiz galiņa uziet, tāds sarkans parādās ikon, un jūs varat noīsināt, cik jūs tālu gribat. Un es viņu pienesu uz sākumu. Nenesam aiz galiņām, bet šitien te aiz šitās vietas un pienes klāt. Un uzreiz es uzspiežu play. Nu, lūk, un tagad ir nākamais solis. Tālāk jūs tos video varat krāmēt, bet vajag svarīgi ir tā kā mūzikas videoklipos uz kaut kādiem takts notīm, iesitieniem, tā kā, lai mainās kadri, tad ir forši tas ritmus. Es, piemēram, paklausos. Un spēlēt ir ar šito pogu, vai arī, kur ir ikoniņi, vai arī jums space poga jāspiež uz klaviatūras. Es esmu pieredzis spiest to space pogu. Tā ir tā lielā plakanā tā keyboard. Es ātri parādīšu jums.
vēl gadījies, kad kāds nezina. Nu, lūk, tā ir šitā te garā poga, ja? Un to jūs vienreiz nospiež, viņš sāk spēlēt, otrais uzspiež, viņš nopauzē. Nav jātur viņš. Vienreiz uzsitat un vēlreiz uzsitat, ja gribat apstādināt. Nu, lūk, es paklausos. Nu, lūk, es redzu, var pastiept šito lielāk, ja gribat skaņu redzēt, tur var šitos te, lai vilnīšus lielāks redz. Man liekas, ka šitam bija iesitiens, un te es noīsinu video. Jūs varat, te parādās tā ikona sarkanā. Jūs noīsinat viņu īsāku un šo te piestiepu klāt. Respektīvi. Brīdī melnums rādās no vidu. Es piestiepšu klāt. Nu, lūk, man prasās, pieņemsim, ka trešais kadrs arī šeit mainās. Es šito pastiepu bišķiņ pirms tā vilnīša, un tad šito te video, es darīšu tā, man beigas bija tā, ka tur, viņš jau rāda, nu jā, var pastiept garāks uzreiz. Nu, lūk, vēlreiz Nu, lūk, vai ka es jau dzirdēju, šitien te vajadzētu nākamam kadram būt. Nu, lūk, tā, atkal es dubultklikšu, un te var montēt, piemēram, kaut kādas kadriņas, ja, noskaņas tur. Jūs varat kaut kāds cilvēks iet, var arī anonīmi patreiz pirmajā video filmēt, kad muguri iet cilvēks, vai kājas, vai rokas. Patreiz man nebija, kas nopauzē, tāpēc man nav cilvēks kadrā. Bet es ceru, ka jūs atradīsiet kādu cilvēku, kas jūs varētu papauzēt. Nu, lūk, jā, es atlasu, tātad ar šitu aiziet vajadzīgo vietu, atlasa, es jau automātiski izdarīju. Un nospiež šito, un viņš reku ieselektē kaut kādu vajadzīgo fragmentu. Un es spiežais šitās ikonas, tas ir attēlu vilkt tikai. Nu, lūk. Nu, lūk, reku te es jūtu, kad vēl garāk vajadzēja. Bet to var te visu staipīt, to video var, kā saka, pagarināt, saīsināt. Nu, lūk, vēl vienu kadru es ielikšu, un tad jau es domāju pietiks, un es jums parādīšu, kā sagatavot video eksportēt. Tā, kaut kas man nenāk. Lūk, es atzīmēju kaut kādu vietu. Vai es priekš. Jūs atceraties, ka varēsiet stiept garāku to video, viņam rezervu. Tas nozīmē, ka jūs esat ieselektējuši. Un tas nenozīmē, ka viņš ir nogriezis tās beigas. Viņš atcerās tās beigas. Jūs varat, kā saka, pagarināt. Viņš atcerās no šitās vietas tas, kas tālāk te turpinās. Es ceru, ka jūs sapratāt man domu gājienu. Nu, lūk. Tā. Nu, lūk, vēl vienu kadru ielikšu, un viss, lai nav pārāk garš tas tutoriāls, tā, ko es te vēl varētu ielikt. Labi, kaut kādu lampu vientuļu. Randumā ātri izdarīšu. Un līdz šitam iestienam es jau jūtu šitos. Tur tas ritms tāds vienāds. Tagad ir tā. Es mīnusiņu uzspiežu, jā? Jūs varat atzūmoties mīnusiņu uz klaviatūras, lai redz kopskatu. Te var redzēt, es daudzreiz uzspiežu, kā šitie video, un man tas audio daudz garāks. Ja jūs tagad gribēsiet saglabāt to video, viņš saglabās video un melnumu. Līdz viņš saglabā to video tik tālu, cik pēdējais fails garākais kaut kas ir. Tagad es darīšu tā, ka to audio es noīsināšu. Es aiz gala, jā, tas ir ordināli, tas audio tik garš bija. Es noīsināšu viņu īsāku. Un tagad, lai es tur precīzāk redzētu laikā, es plusiņu apakaļ piezūmošos. Nu, lūk, šitais ir sākums. Vēl var pārvietoties tā, ja jūs gribat šito te apakšā var reku pārvietoties. Bet tur jau, redzēt, tukšums jau 4. minūtē, nu nekas tur nenotiek tālāk. Un tad to audio var noīsināt šitik tālu, viņš pieliks. Nu, lūk, vienīgais tagad mīnus, kad nobeidzās video, jums tā strauji tā kā aprausies tas audio. Tā asi nobeidzās. Bet ja jūs gribat, lai tā maigi izdziest mūziku, tad ir viena sadaļa vēl ātri parādīšu. Ir efekti šeit. Ok. Ir tur vairāk šitie te, bet jums attieksies tā, ka jums tagad būs pirmais, ko es iemācīšu, ir audio pārējas. Respektīvi, var maigi sākties mūzika un lēnām tā kā saklusinās mūzika. Tas saucās pārējas, transitions. Te 3 stūrīts mazais jāver vaļā, un te vēl viens 3 stūrīts apakšā mapītē. Un te jau ar zili ir atzīmēts tas
populārākais, kas konstanti, ko izmanto visi, constant power saucās. Jūs viņu uzklikšķināt un velkat, nelaižat peli vaļā. Ja jūs uz sākumu uzliksiet, tas nozīmē, ka šitajā laika posmā viņš tā kā lēnām no klusuma parādīsies. Es nospēlēju. Lūk. Manā gadījumā tur tā dziesmas sākums jau ordināli tā sākās. Ja jūs esat uzvilkuši virsū, netīšām kaut ko nepareizi, jūs varat ieselektēt un izdzēst. Reku te tā, jūs uzklikšanāt tieši uz viņa, viņš tāds gaišs pelēks paliek, un delete. Bet esiet uzmanīgi, es undo uztaisīju. Ja jūs šito ieselektēsiet, reku viss gaišs palika un delete, tad viņš visu dziesmu izdzēš. Ctrl Z. Tātad es uzēju šitā precīzi virsū, vienreiz uzklikšanu, viņš iedegās un delete. To pašu var arī izmantot šo te pašu efektu arī beigās. Es beigās uzlieku. Nu, lūk. Un tagad es priekšu un nospiedu. Viņš tā saklusinās. Un šitien te, to pelēko, var stiept, cik ilgā laika posmā viņš izdziest, vai lēnā vai strauji tā skaņa. Jo te jāuzmanās ar ikonu. Šito nē, šitais pašu dziesmas garumu maina. Bet šitā otra ikoniņa, te tāda te, jūs pieiet, te tāda savādāk parādās. Jūs pastiepiet viņu garāku, tas nozīmē, ka šito visu garumu viņš lēnām izdzisīs skaņa. Es nospēju. Nu, lūk tā, kaut kā tā sanāca. Es tagad atlikšu apakaļ. Nu, šajā gadījumā man pietiks. Tagad vēl var video likt arī šitāds pārējais, ka viņi izdzies tas video, tā kā tumsā ienirst vai iznirst no tums. Tad ir tā, es aizvērtu ciet, lai nemājusās jums. Video pārējais šeit, transitions. Un tas klasiskākais, ko biežāk izmanto, ir šeit slēpjās. Tur ir visādi dissolve, šeit 3 stūrīt vaļā, un cross dissolve, atkal tas populārākais ir tas zilais. Ir tā, ka, ja jūs sākamā, viņš nestrādā uz audio. Tas ir priekš video domāts, tā ka jāiet augšā un te viņš parādās. Jums jāuziet tā peli virsū. Šeit nozīmē, ka viņš no tumsas iznirst. Tā, vēlreiz parādu. No tumsas iznirst, ja? Ok. Kā jūs gribat, varat uzlikt sākumā. Bet, parasti beigās uzliek to, lai nav tā, ka asi norājās. Un tad beigās var likt. Šeit. Nu, lūk. Arī var pastiept viņu. Es tagad nospēlēšu. Nu ko, jauki viņš izdzisa. Un atkal, šeit var garums. Ja jūs gribat īsāk, viņš tad strauji. Vai arī jūs uzliekat visa klipa garmiņā. Jā, ja tā ikona neparādās, tad plusiņš jāpiezūmā. Bišķiņ klāt ar plusiņu. Un tad var ieslikt. Jūs varat arī viņu garāku. Es mīnusiņu atkal pārsēs uzspiežu. Lēnām izdzis, ja? Nu, lūk, un to jūs pēc izjūtām varat pamainīt tos garumus. Vēl šito pašu efektu. Var redzēt šitien tekstu. Tagad viņš tā kā tajā mūzikas ritmā iet, forši, kad no viena. Bet jūs varat arī maigās pārējais, tā kā transitions pārējas. Tad ir cross dissolve šito pašu izmanto un liek pa vidu šeit. Uziet ar peli virsū, un viņš automātiski pa vidu uzliek. Un es parādīšu. Un viņš no viena video. Nu, lūk, un te var vēl vienu, ja? Es parādīšu. Te jūs sapratīsiet. Ceru, ka jau sapratāt. Var arī garumus tiem pārējām mainīt. Es piezūmošos klāt. Baigi tuvu, es piezūmājos, un šitam bišķi sāniņu paiešu. Tātad, ja šito pašu pārēju mēs varam, reku, kad uziet uz viņu virsū, var stiept garāku, un tad viņš lēnāk pārēj. Vai arī, jo īsāks, jo straujāk pārēj. Reku, tāda stipri īsāka. Nu, lūk. Un, ja nepatīk kaut kas nepareizi, reku, ieselektējam un delete. Es arī uz šitās pārējas viss izdzēsīšu. Es tikai atstāšu sākamā un beigās. Bet jūs varat paeksperimentēt, kā jums labāk izskatās. Nu, lūk, es domāju, ka būsim pabeiguši montēt, bet jūs saliekat, vismaz kaut 10 kadrus vai kas, līdz pusminūtei priekš pirmā video, tā kā mēģināt samontēt tādu noskaņu video uz pusminūtīti, es no jums gribētu. Nākamais solis, kā jūs šitais te viss glabājās programmā.
viņš vēl nav gatavs video. Tagad kā mēs eksportēsim, saglabāsim kā video failu, lai var ielikt YouTube vai, nezinu, sev Instagramā, tad ir file. Jā, vēl vien nians. Jums jābūt šitien uzklikšana uz logiem, tad reku redz, ja jūs kādā logā ieklikšanat, tad iezīmēs ar zilu aktīvs tas logs. Ir tā, ka, ja jums būs ieslēgtais, piemēram, šitais zils logs, file, un gribu eksportēt, jā, tad var kaut kas cits eksportēties. Jums svarīgi ir uzklikšanāt uz šitā loga, tur, kur jūs montējat. Tad viņš šito gala rezultātu eksportēs. Tātad šitais zils logs aktīvs, file, export, media, spiežam virsū un atvērsies jauns speciāls logs priekš eksportēšanas. Jums jānočeko 3 lietas pa lielam ir. Pirmkārt, formāts. Tas formāts, kur jūs obligāti eksportēsiet. Tur var dažādi ir, gan kā, var pat kā bildes, tāpat kā Photoshopā ir, piemēram, JPG, PNG, PDF, visādi tur bilžu attēli. Tad video pasaulē arī ir visādi specializēti, bet uz jums attiecās vispopulārākais šitais te formāts. Ja jūs neko nenomainīsiet, tad viņš jau it kā defaultā stāvēs. Bet pārliecināties, lai šitais ir. Te var uzklikšanāt virsū, ja? Un H264. Presets, tas ir tā kā parametri, nu tā kā, tāpat kā ir papīra pasaulē A3, A4, kaut kādi tur tie izmēri, tad priekš video atstājiet to pašu izmēru šeit match source, high bitrate. Tur arī var visādi specializēti Vimeo, YouTube, bet ar tiem nevajag sev mežģīt smadzenes, ņemat pirmo match source, high bitrate. 2 lietas ir izdarīts, un šitien ir vieta un vārds, kā jums eksportēsiet. Viņš eksportēs vārdu faila defaultā, tādu, kādu jūs bijāt timeline'am nosaukumu ielikuši. Jā, mēs sākumā tur kaut kad nomainījām. Bet jūs varat mainīt vārdu, un šitien uzspiež uz zilā virsū. Pirmkārt, jūs varat izvēlēties vietu, kur eksportējās. Es, piemēram, uzlikšu uz desktopā, un jūs vēl varat mainīt nosaukumu. Es, piemēram, likšu versija 1, ja? Nu, tas tā priekš sevi. Ja gribat, jūs varat pamainīt, bet vienmēr autoru sākumā liekam. Saglabāt, viņš vēl neeksportē, jūs tikai saglabājāt šitās izmaiņas. Un nejaucat ar qui, bet export. Šitien viņš jau prognozēja, cik liels jums fails būs, 17 MB. Spiežam export. Un šajā brīdī viņš gatavo to video. Un tur mazliet jāpaciešās, jāskatās, cik garš video un jāskatās, cik jums jaudīgs dators, no tā atkarīgs, cik ilgi viņš eksportē. Jo jaudīgāks dators, jo ātrāk. Viss viņš ir izdarījis. Jā, un vēl kas ir viena lieta. Neaizmirstiet saglabāt. Rek šeit ir zvaigznīte galā. Nozīmē, ka nav saglabāts projekts. Ja jums uzkarās dators vai kas, jums šitais viss darbs vējā pa jaunam jādara. Ctrl S, jā? Viss zvaigznīte pazud. Vai arī, ja jūs to shortcut nezināt, tad vienkārši save, jā? Ok, es nolaižu programmu lejā, apstās uz desktopā. Man kaut kur jāslēgās. Ir šeit, man viņš ir ielicis. Nu, lūk. Nu, jauki. Nu, ko? Lai jums veicās, tad pirmo video mēģinām ar kādu cilvēku pastaigas veigā kaut ko bišķi uz fashion pusi. Ja galīgi ir krīze, tad priekš pirmā uzdevuma, priekš šī mēneša dara arī, ka jūs tikai dabu vai kaut kādas detaļas noskaņas pafilmējat un samontējat ar video. Paldies, lai veicās!